Lai gan kavējusies, ilgi gaidītā ziema tomēr beidzot ir klāta. Un tas nozīmē, ka ir pienācis laiks izbaudīt visas šī gada laika sniegtās priekšrocības. Kā tad īsti ir, vai Valmieras pusē ziemā klusē, vai tomēr valmierieši šajā gada laikā neklusē, par to pārliecināsimies šoreiz raidījumā Pilsēta, kurā tiekamies. Ārā valda sals vai arī līst lietus, patiesi ziemīgas aktivitātes ik viens var izbaudīt Vidzemes Olimpiskā centra ledushallē. Ar ko tad vēl šeit var nodarboties, tūlīt pat došos pārliecināties. Vidzemes Olimpiskajā centrā mani un arī Valmieras Viestura vidusskolas 4. klases audzēkņi sagaida suļotāja Jolanta Dukure. Kopā ar viņu vispirms dodamies nelielā ekskursijā pa Olimpisko centru, lai uzzinātu, ar ko tad īsti šeit iespējams nodarboties. Vispirms apciemojam lielo zāli, kas ikdienā ir sadalīta 3 sporta laukumos. Viens no tiem ir atvēlēts florbola treniņiem. Šeit savas prasmes attīsta gan mazie spēlētāji, gan arī jau pieredzējuši vīri. Vidzemes Olimpiskajā centrā regulāri notiek arī dažāda līmeņa florbola mači. Blakus florbolistiem trenējas basketbola spēlētāji. Valmiera var lepoties ar savu profesionālo basketbola komandu Valmiera, kas veiksmīgi startē gan Latvijas, gan arī Baltijas basketbola līgās. Sekojot spēlētāji, piemēram, nemazums jaunieši izvēlas nodarboties ar šo sporta veidu, un šādi pamazām aug komandas jaunā maiņa. Viens no populārākajiem sporta veidiem Valmierā aizvien ir futbols. Blakus Olimpiskajam centram atrodas arī futbola laukums ar mākslīgās zāles segumu un tribīnēm, taču kamēr ārā valda sals un ir uzsnidzis sniegs, futbola treniņi notiek vienā no universālās zāles laukumiem. Sportisti, kas darbojas Olimpiskā centra paspārnē, var lepoties ar daudzām uzvarām dažādos turnīros, sporta spēlēs un mačos. Dažus no uzvarētāju kausiem un medaļām iespējams aplūkot arī Vidzemes Olimpiskajā centrā. Šeit redzams arī divkārtēja olimpiskā čempiona Māra Stromberga olimpiskais velosipēds un sporta aprīkojums. Olimpiskajā centrā glabājas arī viena no Londonas Olimpisko spēļu lāpām, kuru olimpiskās stafetes ietvaros nesa Valmieras bērnu salas ciemata iemītniece Linda Kļaviņa. Pirms iemēģinam Olimpiskā centra ledushalles ledu, vēl dodamies uzzināt, kā notiek ledus sagatavošana un kā darbojas ledus mašīna. Izrādās ir nepieciešami 150 kubikmetri ūdens, lai ledushallē uzlietu ledu. Lai tas būtu gluds, pēc katra treniņa ledus mašīna ar īpašu asmeni nogriež ledus virskārtu un aizmugurē pa speciālām sprauslām izsmidzina ūdeni, kas no jauna sasalst. Ledus mašīna ledu ir jau sagatavojusi un beidzot arī mēs velkam kājās slides un dodamies slidot. Ledushallē regulāri notiek publiskās slidošanas nodarbības. Bērniem šeit tiek rīkotas slidot apmācības nodarbības, kā arī dažādas slidošanas sacensības. Ledushallē Vidzemes Olimpiskajā centrā neklusē nec vasarā, nec arī ziemā. Starp dažādu autoru darbiem un dizaina priekšmetiem mani laipni sagaida galerijas saimniece Karlīna Cercina. Smaidīgā un nedaudz kautrīgā meitene manu ceļojumu mākslas pasaulē sāk ar nelielu ieskatu Vidzemes mākslas telpas vēsturē. Izrādās galerija Laipa ir viena no pirmajām Latvijā dibinātajām mākslas galerijām. Latviešu autori savus darbus šeit izstāda jau kopš 1993. gada, kad arī radies galerijas nosaukums. Šis ir kā tilts, kā laipa starp mākslinieku un apmeklētāju, starp mākslas pasauli un ikdienu, starp modi un patērētāju. Respektīvi, tas ir tā laipa, uz kuras atsēsties rēnā vakarā, atpūsties, iedvesmoties un smelties idejas tālākai ikdienai. Šobrīd galerijā aplūkojami vairāk kā 50 darbi, kurus radījusi māksliniece Signe Vanadziņa. Viņas gleznas ir bagātas krāsām, tajās aplūkojamas dažādas ainavas un klusās dabas. Zīmīgi, ka Signe ir ne tikai māksliniece, bet arī aktīvas ziemas sporta veidu cienītāja. Viņa ir arī slēpošanas instruktore Žagarkalnā. Signe ir tepat mūsu cēsniece, novadniece, un viņa ir pārstāv glezniecību.
Un viņas darbi ir ļoti pieprasīti Latvijā un arī pasaulē, jo viņas darbi ir vairākās privātu kolekcijās, gan Zviedrijā, Somijā, dažādās Eiropas valstīs. Un šī izstāde ir pieteikta arī nominācijai Purvīša balvai. Arī citreiz Vidzemes mākslas telpā aplūkojumi pārsvarā latviešu profesionālo mākslinieku radītie darbi, taču nereti šeit iespējams redzēt arī visā pasaulē ievērību gūšas izstādes. Ir arī starptautiskas izstādes, ir starptautiski projekti, un nākotnē mēs aizvien biežāk mēģināsim veidot starp valstu projektus, kur līdzdarbojās latvieši kopā ar Baltijas valstu māksliniekiem vai ar Eiropas māksliniekiem. Bet pārsvarā izstādās pie mums Latvijas profesionālai mākslinieki. Galerijā Laipa arī pašiem ir iespējams ņemt rokā otu un kļūt par māksliniekiem, jo jau 3. sezonu šeit darbojas mālēšanas skola. Mēs aicinām cilvēkus, kam nav nekāda saistība ar mākslu, mazliet iedvesmoties, mazliet izprast šo procesu vairāk un piedalīties mūsu mālēšanas skolā. Mums ir fantastiski pasniedzēja Patricija Brekte, kura es teiktu, dabū ļoti labus rezultātus ārā no cilvēkiem, kuri nekad neko nav darījuši mākslas jomā. Zem galerijas Laipa jumtu mājvietu radis arī projekts Vidzeme Fashion, kur ietvaros top dažādi interesanti suvenīri un dizaina priekšmeti ar Valmieras vārdu. Sadarbībā ar dažādiem māksliniekiem mums ir taps arī Valmieras kalendārs, kurā ir gleznas ar Valmieras skatiem. Tā kā šis varētu būt ļoti forša dāvana kādam, kas nedzīvo Valmierā vai kādam, kas ilgojās pēc Valmieras. Piemēram, man visvairāk iepatikās teika rekls ar Valmieras televīzijas torni un uzrakstu Parīze, ne tak Valmiera. Piemiņai no ceļojuma Valmierā šeit izvēlējos vēl vairākus suvenīrus. Milzīgs baners pie Valmieras teātra vēsta, ka tuvākā pirmizrāde Lugai Ziema zem galda šeit gaidām 7. februārī, bet vispār jau Valmieras teātrs piedāvā vairāk kā 20 dažādas izrādes, tā kā atliek vien izvēlēties katra gaumei tīkamāko. Valmieras teātris šajā sezonā lepojas ar daudziem jauniestudējumiem. Pavisam nesen pirmizrādi piedzīvojusi Dmitrija Petrenko iestudētā Stikla zvērnīca. Decembrī skatītājiem pirmo reizi bija iespēja vērot Mārtiņa Eihas režijā tapušo izrādi Lūša stundā, kā arī Vāra Braslas iestudējumu Triumfa arka. Teātra repertuārs šobrīd ir ļoti plašs, sākot ar jautrām komēdijām, beidzot ar pārdomas rosinošām traģēdijām. Ir latviešu oriģināla lūgas, ko ļoti labā sadarbībā ar Alvu Lapiņu veids Varis Brasla. Ir dažādas klasikas, ir krievu klasika, kas šobrīd ir teātrī ļoti iecienīta. Gan arī jaunākā Eiropas un Amerikas literatūra. Un tas, ko mēs pamatā skatāmies, veidojot šo repertuāru, ir tomēr balstoties uz aktieru personībām, uz to, lai aktieriem būtu lielas lomas. Un tāpēc pagājušā gadā, piemēram, bija gan Zaikina Kvarķira, kur brīnišķīgas lomas nospēlēja Ieva Puķa, Imants Strats, Elīna Vāne, Kārlis Neimanis, Tālāts Lasmanis un pārējie. Un te pašā laikā ir Raudupiete, kas ir balstīta uz ļoti fantastisku Elīnas Vānes aktieru darbu. Un tāpat arī aprēķina laulības, kas tapa, tāpēc, ka mums ir Ieva Puķa un Imants Strats un tā tālāk. Valmieras teātris lepojas, ka šeit blakus jau pieredzējušiem režisoriem, kuru darbi komentārus neprasa, strādā arī jaunie mākslinieki, kas sevi jau skaļi pieteikuši Latvijas teātru mākslā. Kuru reizi jāsaka, ka Valmieras teātra skatītāji mums ļauj to darīt, un tas ir viens no tādiem lielākajiem gandarījumiem šajā teātrī, ka skatītāji novērtē. Viņi novērtē gan Zaikina Kvarķira, kas ir traģikomēdija, un arī Doktor Živāgo, kas ir smags gabals. Un te pašā laikā Raudupiete arī ir joprojām labi apmeklēta, un tas arī nav gabals, kurā varētu tikai smieties. Izrādes teātrī apmeklē cilvēki ne tikai no Valmieras un citām Vidzemes pilsētām, bet arī no Rīgas un pat vēl attālākām Latvijas vietām. Mēs līdz ar to daudz mēģinām taisīt tādus blokus sestdienās, svētdienās, un tiešām cilvēki brauc, kā Valmiera kļūst par tādu kultūru turismu galamērķi, jo cilvēki brauc, tās izrādes paliek pa nakti viesnīcā, pēd, aiziet varbūt no rīta vēl uz Olimpisko centru paslidot un otrā dienā nāk uz otru izrādi. Tā kā tas Valmiera kā tāds kultūras ceļojuma galapunkts šobrīd, man liekas, tiešām ir
ļoti iecienīts. Pavisam nesen teātrī pasniegta pirmā Krodera balva, kuru saņēma dēls teātra aktrise Indra Briķe. Šobrīd Krodera fonda viens no mērķiem ir savākt līdzekļus, lai jau pavisam drīz pie teātra taptu piemineklis izcilajam režisoram. Šeit pat pretīm Valmieras teātrim atrodas restorāns Rātes vārti. Īsta gardēžu paradīze. Starp citu, savulaik šo restorānu bija ļoti iecienījis arī izcilais režisors Oļģerts Kroders. Ja ieejot restorānu Rātes vārti mājīgajās telpās, mani sagaida Oļģerta Krodera fotogrāfija. Viņš šeit bija īpašs klients, kura vēlmes pavāri vienmēr centās izpildīt. Tā kā Kroders bija īsts dzīves baudītājs, arī ēdienu viņš mīlēja izbaudīt. Rātes vārdu komanda arī šodien ikvienam klientam piedāvā būt gardēdim un izjust visdažādākās garšu buķetes. Labdien! Pie mums Rātes vārtos jums, cienījamie viesi, ir iespējams nobaudīt Latvijā zemnieku saimniecībā Alatas audzētas forels. Pēc mūsu īpašās receptes sagatavotas. Izskatās ļoti garšīgi, vai tā ir tāda kā ziemas garša? Ziemas garša, jā. Forelīte ir sagatavota ar ķiplociņu, kā jau ziemā. Un lēts ir ar medutiņu, burkāniņu. Ļoti garšīgs un baudāms. Restorānā Rātes vārta ēdiens tiek gatavots no Latvijā audzētiem produktiem. Šejienes pavāri ar savu radošo pieeju spēj pat no ļoti vienkāršiem un ikdienišķiem produktiem radīt ēdienus ar neaizmirstamu garšas buķeti. Piemēram, nekur citur es nebiju baudījusi tik gardu biešu krēmzupu. Jums ir siltumam. Paldies! Kas tas ir par kokteilīti? Ābolu ingveru dzēriens ar ābolīšiem, pipriņiem. Tad tur nāk mums citroniņi, apelsīniņi. Izskatās tāds ļoti ziemīgs, tieši kā sasildītas. Jā, tieši tā. Paldies! Restorāns Rātes vārti ir daudzu gardēžu iecienīta vieta, jo šeit ēdienam ikreiz tiek pievienota kāda ļoti īpaša garšviela. Tā ir mīlestība. Tāpēc arī restorāna komanda ēdienu aicina izbaudīt, tādā veidā popularizējot tā dēvēto slow food kustību. Labdien! Vēl kāds gardums no jūsu puses? Jā. Palutiniet sevi ar bagātīgo garšas buķeti, nobaudot karsto kanēļu valriekstu desertu. Labu apetīti! Izskatās ļoti interesanti. Lai sajustu patiesu garšas baudu, šis ēdiens jāēd karsts, tāpēc vispirms tas tiek aizdedzināts. Viesošanās restorānā Rātes vārti ir paties garšas piedzīvojums. Paldies, pie jums tiešām bija ļoti garšīgi un arī ļoti mājīgi. Man ļoti patika. Paldies! Gaidīsim jūs restorānā Rātes vārti! Mežiņš pie stāvajiem krastiem Valmierā ir jauka pastaigu vieta ne tikai vasarā, bet kā izrādās arī ziemā. Piemēram, šobrīd šeit var apskatīties, kā valmierieši ir nosiltinājuši teju 50 kokus, kā arī doties īpašā pastaigā ar speciālām sniega kurpēm. Pagaidām gan ar sniega krājumiem Gaujas stāvo krastu tūmā lepoties nevar, tomēr tas neliedz man izmēģināt pastaigu ar sniega kurpēm. Vispirms gan uzklausu zinošu instruktoru ieteikumus, kā sniega kurpes pareizi uzvilkt un kā ar tām staigāt. Jums rokā ir sniega kurpītes, ar kurām būtībā vieglāk ir pārvietoties pa sniegu. Kurpes ir pielāgojamas pēc izmēriem jūsu kājai, un mums ir precīzi 3 veidu kurpes. Tas ir bērniem līdz 60 kg, tad ir no 60 līdz 90 un no 90 uz augšu. Velksim uz saviem zāvakiem, atvelkam sākumā mēlīti un liekam kā iekšā līdz galam. Tā. Pieliekam klāt. Būtībā stiprinājums ir tāds pats kā snovam, kas ir snovotāji, tie jau noteikti zina. Viss ir pavisam vienkārši. Pēc stiprinājuma sagatavoti, pastaiga var sākties. Sniega krājumiem pieaugot instruktoru vadībā ikvienam būs interesanti aplūkot sajūtu parku pie Gaujas stāvajiem krastiem. Svarīgi gan atcerēties, ka sniega kurpes ir paredzētas pastaigai sniegā, tāpēc atrasties uz plēnu ledus ar tām nebūs droši. Zīmīgā pastaiga turpinās parka daļā, kur dažādas Valmieras izglītības iestādes un organizācijas nosiltinājušas teju 50 kokus. Šāds mākslas veids Valmierā ir kas jauns un līdz šim neredzēts. Ideja kā tāda pasaulē saucās Urban Knitting, kas ir tā kā pilsētas adījumi, tā kā pasaulē ideja dzīvo stipri ilgi, bet Valmierā tā ir ienākusi tādā veidā un tādā apjomā pirmo reizi. Tā kā mēs esam tie, kas varbūt realizējuši viņu, esam Valmieras pilsētā
šeit. Sajūtu parks pie Gaujas stāvajiem krastiem šoziem jau kļuvis par daudzu valmieriešu iecienītu pastaigu vietu, jo gada tumšajos mēnešos šeit ik viens var smelties pozitīvas emocijas. Šis dizains ir tiešām vieni ir tā kā piegājuši stipri nopietni šajā lietā, un tiešām ir šie te rokdarbi veidoti smalkās, sīkās tehnikās, citi varbūt ir piegājuši nedaudz radošāk un tā kā savādāk tai lietai, bet krāsaini koki ir, idejas ir dažādas, tā kā var vien apbrīnot cilvēku izdomu, gan arī uzrīkstēšanos un pacietību, lai šo te visu izveidotu. Iepazīt Valmieru muižas apkārtni, kā arī Gaujas krastus, šoziem iespējams arī zirga mugurā. Ziemīga izjāde noteikti sagādās prieku kā maziem, tā arī lieliem. Zirgu trenere Rufina Juraša ikdienā strādā ar 5 lielajiem zirgiem un 1 poniju. Viņas trenētie zirgi ir mierīgi, pieraduši pie cilvēkiem un nebaidās no dažādiem trokšņiem. Tāpēc ar tiem droši var doties izjādēs. Viņu sauc Maksis. Šodien jūs varēsiet ar viņu pamēģināt pajāt, es jūs pamācīšu, un tad, vai būs viss labi, tad tāpat dosimies izjādīt tepat laukumā. Pirms dodamies Valmieras apkārtni iepazīt zirgu mugurā, daži treneris ieteikumi, kā zirdziņu pareizi vadīt un kā to novaldīt. Maksis ir ļoti paklausīgs un pieredzējis zirgs, tāpēc jau pavisam drīz varam doties izjādē arī ārpus mācību laukuma. Mēs ar bērniem arī šobrīd ņemam arī tēju līdz tādā augstā laikā, un mums pilnīgi izveidojas jau tā kā pārgājiens ar tiem zirdziņiem. Ļoti interesanti, mēs šobrīd piedāvājam 4 maršrutus, 2 mums ir gar Gauju, un 2 mums ir gar Valmieru muižu, gar to Iršu parku. Zirgi vienmēr priecājas, ja tos pabaro ar kādu burkānu vai citu gardumu. Valmieru muižā dzīvojošos zirgus daudz jau ir iepazinuši apmeklējot dažādus Valmieras pusē organizētus pasākumus. Gan gardu mutu tirdziņa, gan pilsētas svētkos, visas 3 dieniņas mēs nostrādājam. Un šitie visi 3 zirdziņi, viņi tiešām vienmēr iet, un bērniņi arī viņus jau zina, kā viņu sauc, tik viņam gadi. Viņi visi zina, ka viņam var iedot burkānus, jo visos pasākumus tieši viņi arī piedalās. Un mazā ponīte arī, tas ir mūsu rozinīte. Šoziem mazā ponīte Zita iepriecinās pašus mazākos, jo viņai ir sarūpētas kamanas. Parādījies pirmais sniedziņš, mēs droši vien, ka noteikti mēģināsim to darīt. Un jau es domāju, ka bērni būs sajūsma, kad nevelk raga viņas māma vai tētes, bet velk mazais ponīts. Arī pieaugušajiem prieku sagādās ziemīgs izbrauciens kamanās Valmieras apkārtnē. Tāpat var apvienot ar karstu tēju un līdz paņemtiem pirādziņiem, un mēs varam doties jaukai izbraukumā. Lai dotos izjādē ar zirgiem, vispirms nepieciešams sazināties ar treneri, lai vienotos par laiku un arī izjādes vietu. Jāpiesakās tāda veida, ka jāzvan uz Valmieru muižu vai jāskatās Valmieru muižas mājaslapā. Tur ir mans telefons, Stāļa meistares telefons, un tad jāpiezvan un jāpiesakās laicīgi. Vismaz dieniņu iepriekš varbūt vai tāda lielāka grupiņa. Tad varētu arī dienu iepriekš vai tāda mazāka grupiņa, tad varētu arī tajā paša diena pieteikties. Valmieru muižas alus darītava jau kļūsi par daudz Valmieras puses viesu iecienītu galamērķi. Tomēr šeit iespējams nobaudīt ne tikai gardu alu, bet arī ir iespējams sevi palutināt ar gardiem latviešu ēdieniem. Pēc izjādes ar zirgiem kāds karsts dzēriens būtu tieši laikā. Valmieru muižā mani palutina ar pašas gatavotu karsto alus dzērienu, kas sagatavots īpašā māla traukā. Ingrīda Žagata, kas ir vietējā amatniece, viņa mums sarūpēja šādus karstāvus biķerus, šādu trauku, kas var arī tēju pagatavot šādā traukā. Šoreiz mēs izvēlēsimies Valmieru muižu tumšo, ja ir ziema. Ziemā vienmēr alus mīļotāji ir iecienījuši tumšo alu. Jā, un tad mēs viņu varam, lēnām gar maliņu varam liet iekšā, mēģinam, lai viņš tā baigi uzreiz neuzputo, jā. Pēc aptuveni 10 minūtēm alus ir sakarsis. Tām pievienojam nedaudz medu, naža galu kanēli un čilī piparus, un tūlīt dzēriens ir gatavs baudīšanai. Nevajadzētu atstāt viņu tā kā atdzist un pēc tam vēlreiz sildīt. Tad gan viņš tiešām nebūs labs. Un arī, ja viņu ilgi šādi
turētu vēl un sildītu, un līdz būtu ļoti karsts, viņš nebūtu vairs tik garšīgs. Viņš jādabūtu tieši tas sākumiņš. Valmiermuižas pavāri savus viesus gardēžus ikreiz palutina ar dažādiem ēdieniem, kas gatavoti no Latvijā audzētiem produktiem. Šoreiz man galdā tiek celtas alu marinētas cūgaļas ribiņas ar kartupeļiem un skābiem kāpostiem. Šāds ēdiens mums tapa par godu ziemas saulgriežiem, ko svinējām pagājušo mēnesi. Un tad ir tas, ko mēs meklējam katros saulgriežos, ko tad tādu īpašu celt galdā, ko tad mūsu mīļie vecāki, vecvecāki, senči ir ēduši. Un tad tas galds, kas ir godos, vienmēr ir bijis tāds visbagātākais, tas vienmēr simbolizē to, cik labi pēc tam klāsies turpmāko laiku, jo tam galdam bija jābūt tik bagātam, lai pēc tam arī visi darbi sokās un lai tik līdz nākamajam svētku galdam. Valmiermuižā gardēži ir īpaši gaidīti ne tikai ikdienā, bet arī svētku reizēs, kad šeit notiek tirdziņi ar gardu muti. Šie pasākumi ir īpaši ne tikai ar tirgošanos, bet arī ar iespēju nobaudīt latviešu virtuvē raksturīgos ēdienus. Šobrīd Valmiermuižā gatavojas meteņu svinībām. Tad uz meteņiem visi mīļi aicināti būs atkal kāds ēdiens. Varbūt būs kāds jaunums no Alsdarītavas, to mēs vēl nevaram solīt, bet to redzēsim, jā, kā viss notiks. Un pēc tam atkal ir lieldienas, tad tālāk atkal ir ūsiņi, līgo, un tā 8 reizes gadā. Nobeigumā manas garšu kārpiņas tiek palutinātas ar medus torti, kas pasniegta kopā ar alus kokteili. Mums ir alus, un ar viņu var dažādi spēlēties, un tās garšas bagātības ir ļoti daudz. Jāteic, ka šis varētu būt tieši tāds meiteņu dzēriens. Tāds arī notiek vienmēr, kad dāma saka, negribu alu, gribu kaut ko citu, tad mēs viņām arī ceļam šo galdā un cienājam. Un cilvēki ir priecīgi, kad viņi uzzina, ka alus nav tikai alus, ka alus var būt arī interesants, un mēs viņu saucam par miežu vīnu. Valmiermuižā apmeklētājs sagaida ne tikai iespēju nobaudīt dažādas alus šķirnes, bet arī piedzīvot patiesu garšas baudu, nogaršojot ēdienus, kas gatavoti pēc latviešu tradīcijām. Ziemā Valmieras pusē noteikti neklusē Baiļos. Šeit katrs var iemēģināt savus spēkus kalnu slēpošanā vai arī snowboardā. Ierodoties Baiļos, vispirms dodos uz slēpju nomu, izvēlēties sev piemērotu slēpošanas inventāru. Kājas izmēram piemēroti zābaki, augumam atbilstošas slēpes, un tad jau varu doties uz kalnu. Līdz šim gan uz kalnu slēpēm esmu bijusi vien dažas reizes, tāpēc lūdzu, lai slēpošanas prasmes man palīdz atsvaicināt zinošs instruktors. Viņa uzraudzībā atceros, kā pareizi nobremzēt, kā veikt pagriezienus un kā izmantot pacēlāju. Jāpiemina, ka Baiļos atrodas viena no Latvijā labākajām nogāzēm, kas paredzēta tieši slēpotājiem iesācējiem. Tā ir aprīkot arī ar ērtu pacēlāju. Sākumā gan neizaicinu likteni un pirmos nobraucienus veicu tieši uz iesācēju kalniņa. Tomēr kopumā jau Baiļos ir pieejamas vairākas trases, no kurām viena ir diezgan stāva nogāze, kā arī ir īpaša trase snowboardistiem, kur ir sagatavoti dažādi tramplīni. Arī man viesojoties Baiļos šeit netrūka jaunieši, kas ar snowboarda dēli droši veica dažādus lēcienus un pagriezienus. Jāpiemina, ka slēpošanas centrs Baiļi ir viens no pirmajiem kalnu slēpošanas centriem, kas izveidots Latvijā. Lai gan nogāzes Baiļos nav pārāk garas, šeit ir padomāts par drošību un to, lai apmeklētāji šeit justos ērti un arī droši. Neaizmirstams piedzīvojums, ikvienam būs kāpiens ledus klinču sienā, kā arī nobrauciens ar airboardu pa kādu no kalnu nogāzēm. Pieaugot sniega segai, blakus esošajā mežā iecerēts atklāt arī distanču slēpošanas trasi. Baiļos sevi interesējošu ziemīgu nodarbi atradīs ik viens. Pēc kārtīgas ziemas prieku baudīšanas slēpošanas centrā Baiļi tā vien gribas sasildīties, tāpēc kādu siltu dzērienu dodos nobaudīt uz viesnīcas Volmā restorānu Agnese. Šeit man galdā tiek celts karstais smilcēršļu dzēriens, kas ir nevien ļoti gards, bet arī veselīgs. To nobaudot tā vien kārojas vēl pēc kādas garšas baudas. Piedāvājums restorāna ēdienkartē ir ļoti plašs, tāpēc padomu lūdzu viesmīlei. Es jums piedāvātu pienjēru steiku, kas ir audzēts tepat pie mums Vidzemē. Ar ko tas tiek pasniegts? Un pasniegts viņš tiek ar grilētiem ceptiem dārzeņiem,
Dārzeņi ir kālis, burkāns, ir vēl ābols klāt, ciplociņš, bumbietis. Pasniegtais ēdiens ir īsts mākslas darbs. Mīkstais jēras teiks kopā ar dārzeņiem un brūkliņu mērci garšo fantastiski. Un kā man pastāsta restorāna saimniece, tad šīs vietas viens no moto ir saviem klientiem piedāvāt modernu latviešu virtuvi, ēdienus, kas gatavoti no šeit pat Latvijā audzētiem produktiem. Tie ir mūsu pašu vietējie dārzeņi. Ja, jo tomāti, gurķi un salātu lapas, tas ir vasaras periods, bet dārzeņi, bietes, kāļi, selerijas, tas ir tas, ko mēs cenšamies arī ēdienkartē piedāvāt. Restorāna klientiem iespējams izvēlēties dažādus gaļas un zivju ēdienus, kā arī veģetāros ēdienus. Ziemas mēnešos ēdiens ir sātīgāks, lai organismā nodrošinātu nepieciešamās uzturvielas. Katru sezonu ēdienkartē ir izmaiņas. Tas saistīts, protams, ir attiecīgi ar sezonas produktu pielietojumu. Un pašlaik ziemā ir arī tātad īpašais piedāvājums restorānā Agnese ar ziemas garšu. Un mēs piedāvājam ēdienus, kas ir gan no vietējiem produktiem, gan arī tā, lai šī ēdienkarte ir ļoti daudzveidīga un apmierinātu visu viesu vēlmes. Restorāna Agneses darbiniekiem ir svarīgi, lai apmeklētājiem ēdiens ne tikai garšotu, bet tā būtu patiesa garšas bauda. Tāpēc šeit īpaši rūpējas, lai ēdiens būtu pagatavots veselīgi un īpaši ziemā vienmēr būtu silts. Paldies jums liels par šo piedzīvojumu. Liels paldies arī jums. Paldies, ka atnācāt un gaidīsim noteikti jūs vēlreiz ciemos. Noteikti paviesieties pie jums. Paldies. Ar labvakaru. Visu labu. Pēc ziemīgas un dažādiem notikumiem pārbagātas dienas tā vien kārojas izkarsēties siltā pirtī un izpeldēties baseinā. To visu var izbaudīt šeit, Sporta un rehabilitācijas centrā blakus Jāņa Daliņa stadionam. Sporta un rehabilitācijas centrā mani sagaida laipna administratora vārdā Anete. Meitene vispirms iesaka veikt detoks spā procedūru, kuras laikā caur kāju pēdām no organisma izveda kaitīgos toksīnus. Vispirms kājas ievietoju siltā ionizētā ūdenī, un, lai procedūra būtu efektīvāka, vidukli man tiek aplikta sildoša josta, un tā pavadu aptuveni pusstundu. Mēs varam secināt, ka mūsu organisms ir netīrs. Ja, kad viņu vajag attīrīt ar šādām procedūrām, tad šādas procedūras ir jāveic. Šo procedūru vajadzētu veikt 10 reizes, dienu vai 2 dienas starpā. Un pēc šīm ūdens krāsām var redzēt, kas tieši ir attīrījies no organisma. Jā. Tātad oranžā krāsa, kas bija sākumā, tās bija locītavas un nieres. Un tumšie plankumi nozīmē, ka ir melnie toksīni atbrīvojušies no aknām. Pēc šīs procedūras mani palutina rehabilitācijas centra masiere, jo masāža ir veids, kā atslābināt muskuļus, mazināt sāpes un uzlabot asinsriti. Masāža vēl patīkamāku rada mierīga un harmoniska mūzika. Un tad jau arī laiks baseinam un dažādām ūdens procedūrām. Vispirms kārtīgi izkustos ūdens aerobikas nodarbībā. Ūdens pretestība ķermenim nodrošina daudz lielāku slodzi, kas paaugstina manu izturību un labvēlīgi iedarbojas uz sirdsdarbību. Pēc šīs nodarbības jūtos daudz mierīgāk un atbrīvojusies no ikdienas stresa, tāpēc atpūtu turpina rehabilitācijas centra pirtī, jo tās ārstnieciskās īpašības ir labi zināmas jau kopš seniem laikiem. Pirms dodos uz nākamo spā procedūru, apmeklēju pilates, vingrojumu kompleksu, kas attīsta un nostiprina muskuļus. Šo nodarbību laikā tiek stiprināti dziļie muskuļi, veidojot slaidu un staltu augumu. Viena no patīkamākajām procedūrām ir zemūdens masāža, kurai piemīt nomierinošs efekts. Šī procedūra veicina vielmaiņu, uzlabo dažādus zemādas procesus, stimulē sviedru un tauku dziedzeru darbību, kā arī labvēlīgi ietekmē muskuļu tonus un padara ādu elastīgu. Pēc patīkamās masāžas tieku iesmērēta ar Saku ezera ārstnieciskajām dūņām un satīta siltās segās. Šādi pavadu vēl aptuveni 40 minūtes, kuru laikā dūņas iedarbojas uz manu elpošanu, asinsriti, vielmaiņu un imūnsistēmu, veicinot organisma aizsargspējas. Pavadītais vakars Sporta un rehabilitācijas centrā man sniedza patiesu gandarījumu un baudu, līdzīgi kā viss pārējais Valmieras pusē ziemā piedzīvotais. Thank you.